pirmo reizi, jā, un sveiki visiem. Jā, man sauc Līve. Es tagad, kad es piesaistījos grupiņai, es biju Anglijā, un es kaut kā vienmēr nepieslēdzos, un man ļoti skumji par to, jo vajadzēja tā kā ātrāk un iepazīties ar jums, bet, jā, un, nu, tā ir sanāca, ka šodien es pieslēdzos, un es ar Jēzu tā apzināti eju kopā kopš 2021. gada sākuma, kad es izdomāju kristīties, un es mācījos, tā kā es nokristījos ģipkas draudzē, un uz turieni man sanāca retāk aizbraukt, jo tev dievkalpojumi tikai reizi mēnesī bija, bet tad es gāju intensīvi vienu brīdi prieka vēstī Rīgā uz dievkalpojumiem, un man tur arī ļoti patika, bet tad bija tā, kad es pārvācos uz Angliju 2023. gadā, jā, un tur es arī meklēju draudzi, un es gāju tā kā uz vienu draudzu arī, un jā, tā apzināti eju kopā ar Jēzu kopš 2021. gada. Un tagad ir tā, ka es kādu laiku biju tā kā atkritusi pazudus, bet es ļoti meklēju tagad Dievu un vēlos iet kopā ar Jēzu. Un ir bijuši daudz brīnumu no Dieva, kā Dievs pirmoreiz pieskārās. Tas bija 2017. gadā bija tā, kad es lūdzu, man krustālam bija tā, ka viņš spēlē hokeju, un viņš dabūja ievainojumu acī, un viņam iesita ar acis pats ar nūju. Un es tajā brīdī lūdzu debes tēvam, es teicu, ja debes tēvs, ja viņam viss būs ar aci kārtībā pēc operācijas, viņš varēs redzēt, es apsolu, ka es strādāšu bērnu slimnīcā. Un bija tā, ka pagāja kaut kāds laiks, kaut kādi 8 mēneši, un bija tā, ka es pārvācos uz citu vietu, un es ar medicīnu vispār nebiju saistīta. Un tajā pēc kāda laika sanāca tā, ka es gāju kursos, kas ir tā kā pa māsas palīgu, un es nonācu beigās tā kā praksa, tur varēja izvēlēties vai nu bērnu slimnīca, vai acu slimnīca, vai pieaugušo slimnīca. Un es izvēlējos tā kā ar bērniem, bet man iedeva acu slimnīcu. Un bija tā, ka es tajā brīdī to neapzinājos, ka tā ir, kas ir Dieva vadīts. Un pēc kāda laika es dabūju darbu bērnu slimnīcā, un tad es gāju cauri tai acu slimnīcai, tur tā kā tā slimnīca ir savienotas. Un pēkšņi es apjēdzu, ka bet es taču strādāju acu slimnīcā, ka tas viss ir Dieva darbs, un man bija tāds wow, tāds, un tad jā, tad es sāku tā kā tuvoties Dievam, bet tad es tā, nu tā kā vēl nebija īstot Dievu meklējumos, bet tas bija tāds otrais, vai pirmais lielais, tas, kad Dievs man pieskārās, bija tad, kad man bija tā kā nepiedošana tētim, pa ko es nezināju. Es saslimu, es nonācu psihiatriskajā slimnīcā, un jā, es dēru tādas stipras zāles, un bija tā, ka draudzene piedāvāja aiziet uz baznīcu. Man viena draudzene tāda ļoti tuvu, un es teicu, es tā kā es domāju, ka mēs iesim tā kā uz parasto baznīcu, uz dievkalpojumu. Beigās mēs aizgājām uz tādu tā kā vietu, kur bija tā kā viesnīcā, tā kā draudzes pasākums un dievkalpojums, un pēkšņi tā, ka slavēšanas laikā man bija ļoti jāraud, pēkšņi es sāku tā kā raudāt, man asars bija drausmīgi, un es nevarēju pārstāt raudāt. Un tādā brīdī es jau nezināju, ka man pieskārās svētais gars, un man draudzene tikai nes talvets, un es slauku tās asaras, un tad bija tā, ka pagāja kaut kāds laiks, un man palika labāk, bet es jau nezināju, bet es tās zāles, tā kā man bija jādzer vēl kaut kāds pāris mēnešus, tad bija tā, ka es pārvācos uz Angliju, un bija tā, ka es tur arī tā kā es negāju uz baznīcu, bet tur bija tā kā tādas drupas, un tur bija tāds krusts, koka krusts ar uzrakstu Tēvs piedod, Father forgive, tā kā, un es uz turien tā kā gāju tā vairāk, es gāju tā kā būt Dievu tūmā, un es meklēju Dievu, un tad es vienreiz aizgāju tā kā uz turienu vēl, un tā kā un es izlasīju savādākam acīm, ka Father forgive, ka Tēvs piedod. Un tad bija tā, kad es aizmigu, es tā kā biju sastādījusi ar savu puisi, un es gulēju istabā vien pat, un viņš bija aizbraucis uz darbu, un es aizmigu uz kaut kādām 2 stundām, un es sapnī redzēju Jēzu. Es redzēju viņu tā kā garu, kas viņš bija virs manis tā kā noliecies, un es pamodos ar teikumu galvā, ka es piedodu savam tēvam. Un es tajā brīdī nezināju, kad es tā kā tas, ka man bija nepiedošana savam miesīgajam tēvam, jo tēvs man nomira, ka man bija 4 gadi, viņš bija vardarbīgs pret mammu un tā, un es to tā kā, man liekas, tas man bija tik dziļi sirdī, ka es pat nezināju, ka man tas ir. Un jā, un tad man bija tāda mīlestības, tas bija tik priecīgi un atvieglot, un
mīlestības pārņem tā, kad man gribējās visu pasauli apķert, samīļot. Tas bija pirmais tā, kad Dievs pieskārās tā. Nu jā. Un jā, Dieva brīnumi ir bijuši ļoti daudz. Ļoti daudz. Paldies Dievam par to visu. Jā, tas mans stāsts. Paldies tev, Līva. Tas ir tik jauki, ka tu padalījies, ka tu vispār pievienojies. Un ka tu padalījies, jo noteikti tava liecība ir tā, kas arī ceļ un arī silda sirdi pārējiem, jo tas nav nebūtiski, tas ir tiešām ļoti, ļoti liels un svarīgs notikums. Katra šī satikšanās ar Dievu, jebkuram cilvēkam, lai kāda viņa būtu, kad tur viņi dalies, tad vienkārši, man liekas, man gars, visiem pārējiem gars vienkārši priecājās un aplaudē. Tas ir tik piepildoši šīs, kad mēs dalamies ar to, kā mēs sastopam Jēzu. Jā. Tā kā tiešām tu mums esi jau radījusi prieku šim vakaram ar šo liecību. Un tiešām ir forši, ka tu pievienojies. Un, ja tev sanāk, tu droši pievienojies arī jebkurā citā laikā. Un mēs šobrīd tā kā romiešu vēstuli vienkārši tā kā skatāmies uz priekšu ar nelieliem izņēmumiem, kad mēs taisām varbūt tikai tādu sadraudzību. Un, tā, labi. Tad mēs aizlūdzam un sākam droši vien, cik tālu tiksim. Un noteikti sakat, ja kaut kas ir papildināms, droši sakat uzreiz. Un tā. Debes Tēvs, es tev pateicos par šo vakaru, kungs, ka tu tik brīnišķīgi esi atvedis mūs visus, katru vienu šeit, šajā vietā, kungs, ka mēs varam vienkārši būt ar tevi, Tēvs. Mēs varam iedzināties tavā vārdā, Tēvs, ka tu tiešām mums atklāji to svētais gars, ka tu runā, ka mēs varam paņemt kaut mazu daļiņu no tā visa, ko tu esi sagatavojis, un ka tas ir mūsējais uz visiem laikiem, ka mēs iesakņojamies tevī vēl vairāk, un ka to nekad un neviens mums neatņems, kungs, ka mēs vienkārši saprotam vēl un vēl, cik liela ir tava mīlestība, ka mēs to atklājam caur tavu vārdu, Tēvs, jo tavs vārds ir domāts mums, mūsu ikdienai. Un lai mēs vienkārši iepazītu un būtu tavā klātbūtnē, Tēvs, es tev pateicos par šo vakaru, svētais gars vadi un darbojies pēc saviem ieskatiem. Šis vakars ir tavējais, Jēzus vārdā. Amen. Tā, kaut kāda suņi fonā. Bišku ir, bet okay, cerams, ka viņi Jēzus vārdā būs mierīgi visu vakaru. Tā, mēs tagad tikai bišku pateikšu, vienkārši, lai Līva arī zina, mēs romiešus skatāmies jau diezgan ilgi, jo mēs ejam tā, burtiski pāns pa pāntām un skatāmies komentārus. Ļoti daudz komentārus mēs skatāmies no Andrew Vomaka tieši, es skatos un es viņus tulkoju. Tu, protams, ja tev interesē, tu vari viņus arī lasīt, viņi angliski ir pieejami online. Un tiešām iesaku, kurš angliski labi lasa un saprot. Man viņi diezgan daudz palīdzējuši saprast daudzas rakstu vietas. Lūk, tā kā mēs ejam cauri, jo tā romiešu vēstule, arī kā pats Andrew Vomaks skaidro, ir kaut kas tāds, ja tu viņu saproti, tu saproti šo milzīgo mīlestību, tu saproti, ka neko nevar izkalpoties pie Dieva, un tu saproti, cik liela ir šī žēlstība, kad pilnīgi jebko, ko mēs varētu darīt, kļūdīties, nezinu, tur atkrist, pakrist vai vēl kaut ko, Dievs vienkārši mūs paceļ, atkal samīļo un mēs ejam tīri, skaisti tālāk šajā uzvaras gājienā. Tāpēc, tās atklāsmes, ko dod romiešu vēstuli, viņas ir ļoti, ļoti tādas īstenībā dziļas un ja kaut ko mēs no tā varēsim satvērt, tas mums katram noteikti nāks par lielu svētību. Un tagad mums sanāk ir romiešu 8. nodaļa, no 18. līdz 26. pantām es nolasīšu, ja mums sanāks, mēs tad visus viņus apskatīsimies, ja ne, tad pārliksim uz nākamo reizi, kā jau nav daudz. Tātad 18. pantā viņš saka, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību. Jā. Tad, jā, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums.
Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņa tai pakļāvis. Tomēr viņai dota cerība, jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes, bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debesu balvu garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgu atpestīšanu. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība, jo ja kāds jau ko redz, vai tam uz to vēl jācer? Bet, ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Nu, lūk, tik tālu mums vajadzētu, kā gars vadīs tikt. Čau, Cintija, forši, ka tu arī pievienojies. Tā, ok. Tātad 18. pantā. Kavēšanos piedodiet. Čau visiem, es ar kavēšanos. Viss kārtībā, mēs tieši tas, ko tu varbūt palaidi garām, bet Līva, vienīgais, kā tu teiksi, mēs tavu liecību ierakstā atstājam, vai? Jā, var atstāt, jā. Ok, tad Cintija varēs noklausīties ierakstā. tad mēs atstāsim Līvu. Līvas liecību. Sveiki. Tā kā tā. Ok, super. Jā. Un Lāsma mums arī pievienojās. Čau, Lāsmiņa. Čau. Es tikko ienācu istabā, skatos, jau ir pusstundu nokavējusies. Nē, tu nenokavēji. Mēs tikai no 18. līdz 26. pantām es nolasīju, un tad tagad es tieši mēģināšu iet cauri komentāram, sākot ar 18. pantu. Nu, lūk, tā kā, jā. Kas ir 18. pantā? Dažas lietas. Šī laika ciešanas ir tā kā nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs par mums, tā ir uzrakstīts latviski, ja? Bet angliski, tie, kas lasa oriģinālu vai angļu versijas, paplašinātās vai vienkārši angļu versijas, tad tur ir rakstīts, nu, tā kā skaidrots arī bišķu vairāk, tas ir tā kā Pāvils tā kā nesaka, ka šī godība tiks atklāta mums, tā kā taps redzama mums, bet saka, ka būs redzama mūsos. Tā ir tā atšķirība. Godība atspīdēs par mums, un citi to redzēs mūsos. Jo te latviski tā kā lasot, varētu tā kā likties, ka par mums atspīdēs, ka mēs paši kaut ko ieraudzīsim, bet tā doma ir tāda, ka tā Dieva godība ir tā kā mūsos, un viņi vienkārši to redzama citiem. Un Pāvils 2. Tesaloniķieši 2.14 raksta, aicinādams jūs uz to ar mūsu sludināšanu, lai jūs iemantotu mūsu kunga Jēzus Kristus godību. Tātad, ko viņš pasaka, tad, kad mēs jaunpiedzimstam, nu, no sludināšanas mēs dzirdam evaņģēliju, un tad vienā brīdī arī mēs esam gatavi jaunpiedzimt, un mēs iemantojam kunga Jēzus Kristus godību. Viņa jau ir ar to brīdi mūsos, un viņa sāk vairāk to redzama. Lūk. Un tad vēl arī Pētera 5.1. Pēters saka, es arī būdams vecākais, Kristus ciešanu liecinieks un nākamās godības dalībnieks. Tātad
viņš pasaka vairākas lietas, ka viņš ir būdams viņš ir vecākais, viņš būdams Kristus ciešanas liecinieks, tad gan vecākais, gan Kristus ciešana liecinieks viņš ir vienlaicīgi, un tai pašā laikā būdams nākamās godības dalībnieks, tātad tā nākamā godība notiek tagad. Tas ir tas, ko Andrew Wommack arī cenšas caur šo pantu arī vēl vairāk paskaidrot, ka tas oriģinālais teksts liecina par to, ka tā nākamā godība īstenībā jau redzama ir tagad mūsos, ka to vajadzētu satvert un saprast. Pāvils arī lūdza par efeziešiem, lai kungs apvelta viņus ar gudrības un atklāsmes garu, zinat, ja efeziešu vēstulē, lai viņi labāk viņu izprastu, lai viņi ieraudzītu viņa mantojuma godības bagātību, kura jau ir svētajiem, kura jau ir. Atkal uzsvers uz to, ka tas jau ir mums. Tā bija efeziešu vēstule 1. nodaļa 17. 18. pāns, bet ja mēs tā bišķi kustēsim atkāpi, tad mēs redzam, ka romiešu vēstulē Pāvils visu laiku runā ļoti, ļoti daudz par to, kas jau ir mums. Tas, ko mēs neapzināmies, bet kas jau ir mums. Un tā kā šie panti vienkārši nav izņēmums. Tādējādi tas neatstāja nekādas šaubas, ka mums kā kristiešiem mūsu gars jau ir pilnīgs, mums nav nepieciešama lielāka ticība, vairāk ticības, vairāk spēka vai vairāk svaidījumu. Un tā kā visi šie meli, vairāk ticības, vairāk spēka, tie visi ir canceli, visi neatbilst tam, jo Bībele runā par to, ka mums jau ir tas viss. Cits jautājums, vai mūsu prāts ir tik tālu atjaunots, ka mēs saprastu, ka mums tas ir. Tas ir tā vienīgā atšķirība. Tādējādi tu jau esi spējīgs ticēt tagad, iespējams varbūt tur baidies vai mulsti vai tam līdzīgi, bet tu jau esi spējīgs ticēt tagad par jebko, kas tev nepieciešams. Tad spēja ticēt, jeb ticība tev ir. Un par jebkuru lietu. Es vēl kaut kad, man liekas, pāris reizes atpakaļ stāstīju par to lekciju, kas tagad bija arī Andrew Wommackam tā healing konference pēdējā augustā. Tad tur arī tieši tā sludinātāja Audrija Maka, kas ir arī viena no manām mīļākajām sludinātājām. Viņa ir francūzieta un angliski arī sludina. Misionāri, un arī pie Andrew Wommacka viņa ļoti daudz lekcijas stāsta, un tas viens no viņas tēmām, ko viņa arī pasniedza, bija par to, ka tiešām ir tā, ka ir izdomājums par to, ka mums vajag kaut kādu lielu ticību vai kaut ko, tur vairāk ticības, lielāku ticību, trenēties ticībā vai kaut kas tāds, un tad viņi vienkārši paskaidroja ar vienu mazu piemēru. Iedomājieties, ja cilvēks tur, piemēram, ir ar kaut kādu slimību, viņi par cik tā tēma bija konference par dziedināšanu, un tad, protams, tas piemērs ir arī ar dziedināšanu, jo citreiz saka, ka cilvēkam nav dziedināšana, tāpēc, ka viņš vienkārši netic. Viņam pamāc ticības tā dziedināšanai, bet tā īsti nav. Tām nav sakars tieši ar ticību. Viņi tur pēc tam paskaidro bībeliski daudzas citas lietas. Bet, lai saprastu, ticība ir visu laiku un viņa ir pietiekama. Tāpēc, ka ja cilvēks, pieņemsim, ir labi, viņš tur ir varbūt nevesels ilgāku laiku, tur mēnesi, gadu, gadiem vai vēl kaut kas tam līdzīgs, un viņš neredz to, nav vēl saņēmis to fizisko 100% dziedināšanu, bet šo gadu laikā par viņu ir likuši rokas, par viņu ir aizlūguši, tur svaidījuši ar eļu, visu iespējamo, kas Bībelē rakstīts, pieņemsim daudz reizes, viņš tam ir gājis cauri, viņš bija pats uz kaut kādām konferencēm, viņš pats ir gājis priekšā, mācītāji par viņu ir aizlūguši un tā. Un tad pēkšņi
kāds pasaka, ziniet, tam cilvēkam nav ticības, tāpēc jau viņš vēl joprojām ir slims. Un tad tā Audrija Māka paskaidro, ka tas ir kā pilnīgākās muļķības, ka tam cilvēkam nav ticības. Jo, ja viņam nebūtu ticības, tad viņš neļautu likt rokas, tad viņš neļautu par sevi aizlūgt, kur nu viņš vēl tur stāvētu konferencē, kur nu viņš vēl ietu priekšā. Viņš vienkārši visu neko no tā vispār neļautu un arī pats nedarītu, ja viņam nebūtu ticības. Tā kā viņam pa lielam ir ticība, tik, cik nepieciešams jau uzreiz. Un tad tur bija tā kā citi tie jautājumi, kas to dziedināšanu tā kā kavē. Bet, nu, to es tur varbūt atsevišķi kaut kādā reizē vēlreiz vairāk pastāstīšu. Bet fakts kā tāds, ka mūsos jau ir, mūsu garā ir visa šī godības pilnība, debesu mantojums un Jēzus Kristus un augšām celšanās spēks, tas viss jau ir mūsos. Atšķirība veidojas tajā, cik daudz mēs atjaunojam prātu saskaņā ar Dieva vārdu. Jā, ok. Tā kā Andreja Vomaks, piemēram, stāka, ka mums vienkārši jālieto vairāk tas, ko jau esam saņēmuši. Daudzi kristieši būs šokēti, kad nostāsies tā kā Dievu priekšā un sapratīs, ka visas lietas, par ko viņi bija lūguši, bija viņos iekšā no brīža, kad viņi noticēja. Un tad sanāks tā kā, jā, būs tāds šoks, kad tu esi nonācis tagad debesīs un pēkšņi tu aptver bācis, bet reāli viss jau bija pieejams. Nu, tā kā, bet, nu, vai es to izmantoju vai nē, tas cits jautājums, un tas droši vien bija tik ļoti viegli pieejams, tā, kad tu to ieraudzīsi, tad tiešām var nošokēties. Nu, tā vismaz viņš to skaidro. Nu jā, un tāpat kā mēs trenējam, piemēram, fiziskos muskuļus, tāpat mēs arī trenējam dievbijību. Tas ir tā kā paļaušanos tomēr uz Dievu. Un caur to katru solīti, kad mēs paļaujamies uz to, ko Dievs mums ir iedevis, ko viņš ir nodrošinājis, ko viņš ir saka, ka viņš ir jau izdarījis, piepildījis un kas mums ir pieejams, kaut vai ar mazu solīti mēs piedzīvojam to praktiski priekš sevis, maziņš solīts, un tu vienkārši vienā brīdī saproti, ka tu jau staigā tādā paļāvībā, ka tu jau sāc aptvert, ka jā, šis man arī pieder, jā, šis man arī ir no Dieva, šito man Dievs arī ir nodrošinājis, bet viss, protams, tā kā, nu, sākās ar kaut ko. Tas nav tā kā, ka mēs jaunpiedzimstam un viss mums prāts atjaunots, uzveļās virsū, un mēs pēkšņi tur esam tā, kad vienkārši šokā no tā, cik daudz ir iedevis Dievs un vairs neko nevaram izdarīt. Nu, lūk, un arī tāpat laikā arī Andreja Vomaks runā par to, ka lūkšana ir viens no veidiem, kā sevi trenēt dievbijībā, tāpēc, ka tu lūkšanā vienkārši esi kopā, pirmkārt, ar Dievu, tu esi gārā, tu ej cauri šīm te lietām, ko Dievs raksta savā vārdā, un tu viņus pats sev pēc būtības arī tā kā atgādini, tu viņus sev apliecini, jā, un tādā veidā tu savu paļāvību arī liec uz Dievu, ka tu to vienkārši sāc aptvert. Un tāpēc jau arī Jēzus savus mācekļus brīdināja, kad nebūtu tā kā kūtriem, būt vērīgiem, skatīties un lūgt. Ka tas ir tiešām tāds būtiska lieta. Ok, mums ir 19. pants, kurā ir teikts savukārt, ka arī tad visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Un te ir tā kā tie grieķu vārdi, kas ir izmantoti
mums uz latvisko tas būs tulkots ilgodamās gaida, tā kā radība, ilgodamās gaida. Tad šie te vārdi no grieķu valodas, kad tiek tulkoti, tad tā nozīme ir tāda, ka tas ir tā kā ļoti uzsvērti gaida, tā kā ar ļoti tādu sagaidošu, ar intensīvu gaidīšanu un tādu tā kā tiešām sasprindzinātu, uz priekšu izstieptu kaklu, tāpat ir vizuāli teikts, jeb galvu. Tā kā un turpina vēl un vēl gaidīt līdz pat galam, tā kā neatkāpjas, tik intensīvi gaida, neatkāpjas, nenovirzās no visām citām lietām un koncentrējās uz gaidīšanu. Tādā veidā radība skatās un ilgodamās gaida uz mums, Dieva bērniem, kad mēs parādīsimies savā godībā. Tā tas sanāk no oriģināla. Jā, tad atkal tas stāsts ir par to, kad radība pat zina, kad Dieva bērnos ir tā pati godība, bet Dieva bērni nevienmēr un nepilnībā to zina. Lūk, un tad ir, piemēram, kad parādīsies godība, tur tiek lietots arī, angliski arī vārds manifestēties, un te ir tas, arī latviski mēs bieži tur dzirdam dažādos gan, no sludinātājiem dzirdam, un paši savā starpā lietojam, jā, droši vien, ka jūs esat daudz dzirdējuši par to, kad manifestēties, manifestēšanās un vispārējais, un tad tas ir tā kā angļu vārds, kas varbūt tur latviski, nav tā kā biežāk dzirdētais, bet lai saprastu, ko tad īsti nozīmē manifestācija, manifestēšanās, tādā latviskā izpratnē, tas tā kā norāda uz kaut kā esamību vai klātbūtni. Manifestēšanās vai manifestācija. Tā kā Jēzus maršā manifestējāmies visi. Jā, kad norādījāt uz Jēzus klātbūtni, jā, tieši tā. Un tas, kas, piemēram, neeksistē, nevar izpausties. Tā kā, piemēram, arī apostols Jānis teica, mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Tas ir 1. Jāņa 3:2. Tātad tur nav atklājies, tur attiecīgi nevar tā kā pateikt. Bet to, ka mēs esam Dieva bērni, tātad tas jau ir manifestējies, tas norāda uz to, kas ir esams, kas ir, esamība kādam. Tas nav, respektīvi, mēs jau esam Dieva bērni, tas nav kaut kas vēl nav atklājies. Visa radība gaida, kad mēs izpaudīsim to, kas jau ir mūsos. Respektīvi, tātad tā 19. panta doma ir tāda, vizuāli iedomājieties, ka visa radība vienkārši fokusējās un gaida uz to, ka katrs svētais, mēs zinām, ir tātad priekš Dieva nošķirtais, Dieva bērns, kad mēs sāksim parādīt savu godību, Dieva godību, kas ir mūsos. Kad mēs viņu sāksim manifestēt, parādīt viņa klātbūtni un esamību caur mums. Lūk, tad ir 20. pants, kas ir tāds interesants, un arī tur daudz visādi viedokļi un komentāri un tūkojumi droši vien arī par šo ir. Kāpēc tā un savādāk, respektīvi, kas tur ir pateikts, jo radība ir pakļauta iznīcībai, un tad ir tā kā pateikts ne aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, tā kā domāts aiz Dieva gribas, tomēr viņai ir dota cerība, un tad par šo droši vien ir kaut kādas tur bijušas domas vai komentāri vai vēl kaut kas, kāpēc Dievs radība ir pakļāvusi iznīcībai, ka tas tāds tā kā neizprotami, ka Dievs ir kā pats ir visu radījis, un tagad visus tā kā
cancelē, ja pakļauj iznīcībai, kāpēc viņš to radību tā nemīl un tam līdzīgi, ja? Tā kā, bet tas, Es gribu jā, pateikt, ka tas vienkārši notika tad, kad ēdens dārzā, ka bija tā grēka ienākšana, ka Ieva deva Ādama ābolu, kad viņi krita grēkā, tad arī radība tika pakļautam lāstam arī tāpat kā cilvēks. Un tāpēc arī radība gaida to dienu, kad visi cilvēki ies Dievu godībā, tāpat kā radība arī. Jā, jā, tāpēc arī jā. tā ir, jā. Jā, tieši tā, Līva, forši. Jā, tad Līva jau pateica priekšā, ka tas tiešām tā arī domāts, ka plus arī šajā pantā vēl viena nepareizība, ko mēdz tā kā nepareizi tulkot, kad pie tās radības pieskaita tā kā cilvēkus. Vieni pieskaita visus cilvēkus, citi pieskaita neglābtos cilvēkus, bet, tā kā, lai mēs saprastu, šeit netiek runāts vispār par cilvēkiem, bet tad tiešām tiek runāts par dzīvo un nedzīvo, radību, tātad visu, ko Dievs ir radījis, izņemot pašu cilvēku. Un tas kontrasts, tā kā pēc tam tajos nākamajos pantos, 22. 23. būs skaidrāk pat parādīts, ka tas ir, ka šeit neiet runa par Dieva bērniem, par svētajiem, par cilvēkiem kā tādiem. Un, un tad 21. pantā attiecīgi tiek runāts par to, ka radība tiks atbrīvota no iznīcības verdzības, jeb kalpošanas iznīcībai, un pārcelta Dieva bērna slavas pilnajā brīvībā. Un kāpēc tas arī nav par neglābtajiem cilvēkiem, jo, ja mēs te ieliktu šajā kategorijā neglābtos cilvēks, tad sanāktu, ka katrs neglābtais cilvēks kaut kādā vienā brīdī pēkšņi tiktu glābts, bet Bībele par to nerunā. Glābšana ir individuāls notikums, tā ir individuāla jaunpiedzimšana un nav iespējams tā, ka radība visa vienā brīdī, bet cilvēki neietilpst šajā kategorijā, jo tad viņiem ir šis te lēmums un izvēle brīvām. Lūk, un tad šeit ir noprotams, ka tā ir runa par dzīvu un nedzīvu radību, visa radība izņemot cilvēkus. Un ko Pāvils šeit saka? Viņš tad saka, ka visa radība neizvēlējās būt pretestīga Dievam. Tātad, tā kā Līva arī teica, tikai cilvēks grēkoja un krita grēkā. Tomēr tas kungs ieveda visu pārējo radību tādā pašā stāvoklī, tā kā zem lāsta, tajā nolādētā stāvoklī, statusā grēcinieki. Tā kā ir cilvēki krituši grēkā un tad arī visu radību turpat ielika klāt. Tad tā radība neizvēlējās. Tas nebija viņas brīvprātīga izvēle. Cilvēkam tā bija brīvprātīga izvēle. Viņš izvēlējās nepaklausīt Dievu aiz ābolu, krita grēkā. Bet radība tur nonāca, tāpēc ir teikt, ka ne pēc savas patikas, jo Dievs viņu tur pārlika, kam ir nodoms. Arī to, ko Līva jau tā kā pateica, kad tad kopā ar cilvēka tā kā pestīšanu arī vienā brīdī radība tiks atkal atgriezta tajā oriģinālajā plānā, kāds sākotnēji bija radībai. Lūk. Tad, lai Dievs arī radību varētu izpirkt kopā ar cilvēci, tā pēc būtības tas arī ir pateikts. Un kā piemēru arī var minēt, ka 1. Mūzes grāmatā 1.30, kur bija teikts, ka sākotnējais kāds bija tas oriģināls Dievam, ka dzīvnieki kā barība tika dota tikai visa zaļā zāle, lapas augi, respektīvi. Tur nebija tā kā dzīvniekiem paredzēts dzīvnieku sēst, piemēram. Nebija tādu gaļādāju zvēru. 1. Mūzes grāmatā, tur 1. nodaļā tādas nevar atrast sākotnējā versijā. Bet pēc cilvēka nepaklausības, pēc pretestības Dievam, daļa no radības sāka aprīt viena otru. Kā mēs arī to redzam šodien. Tāds tā kā nebija tas Dieva sākotnējais plāns, un tas nebija arī konkrēts kaut kāds, kad radība tur būtu izdarījis vēl kaut ko grēku, kad dzīvnieciņš kāds būtu sagrēkojis, un tad tagad visi tur uzreiz dabū
vienādu sodiņu, ja tas tā nav. Okay. Un. Un tad arī tas, kad interesanti ir, kad viņš arī pasaka, ka tā radība tiks reiz atbrīvota no iznīcības, kuru mēs tagad redzam, lai radība varētu staigāt Dieva bērnu slavas tādā brīvībā. Un tad tādā pašā brīvībā, kā staigāt cilvēki. Un tā kā tur varbūt nav skaidrs, vai katrs dzīvnieks, kurš jebkad dzīvojas, tiek augšām celts, par to tā kā nav tur tik daudz informācijas, bet ir tā kā noteikti skaidrs, ka dzīvnieki jeb radība būs redzama un klātesoša. Rakstos šāda brīvība ir aprakstīta arī sekojuši, kad mazs bērniņš spēlējās ar čūsku, vilks un leopards dzīvo mierā ar aitām, un lauva un jērs un govs un lācis dzīvo kopā un tā kā blakus un ēd zāli kā vērši. Tas ir Jesajas 11, 6 līdz 8 un 65, 25. Mēs arī zinām, ka debesīs tā kā ir dzīvnieki, paredzēti. Arī tāpēc, ka svētie, kā ir teikt, svētie jās uz baltiem zirgiem Jēzus otrās atnākšanas laikā. Tā ir Atklāsmes grāmata 19.14. Un var sagaidīt, ka jaunajā zemē, uz kuras dzīvos svētie, Atklāsmes grāmata 21, 1-7 dzīvnieki dzīvos harmonijā viens ar otru un cilvēkiem, kā jau Dievs to bija oriģinālajā plānā sākotnēji redzējis. Lūk, mums sanāk, ka mēs to 20. un 21. tā kā bišķi kopā apskatam. Tad 21. kas tur tāds svarīgākais arī ir pateiks, ka radība tiks atsludināta un iegūst to Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Tā kā, jā. Lūk, tad mums ir 22. pants. 22. pantā mums ir, jo mums ir zināms, ka visa radība vēl jau aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieši sāpes. Tātad visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieši sāpes. Un daudzkārt mēs esam pārsteigti par tādu ideālo līdzsvaru, kuru redzam dabā, vai ne, ka mēs izējam, jebkurā gada laikā un tur ārzemēs vai pat tepat Latvijā, taču izējam dabā. Mēs vienkārši esam sajūsmā par tik skaistu, brīnišķīgu skatu, par tādu līdzsvaru, par, kad kā Dievs to visu ir radījis, tur paskaties kaut kādu puķi, ceļš tagad, kā fotogrāfijas, video, un ka tu vienkārši visu tik smalki var ieraudzīt, un tu redzi, tik tādu tādu tā kā līdzsvaru, balansu visā, skaistumī visā. Un tad padomājam no otras puses, lai cik brīnišķīga tā izskatītos, tas nav Dieva vislabākais plāns. Tas nav tas oriģinālais plāns. Ja viņa tagad ir tik ļoti, ļoti skaista, kur mēs pamanām, tad mēs droši vien pat nevaram stādīties priekšā, kāds bija Dieva oriģinālais plāns, un tad attiecīgi viņš būs arī pēc tam. Tas, ko kādi sludinātāji, kas ir pabijuši debesīs, un pēc tam stāsta savas liecības. Ir arī dzirdēts par to, kad viņi stāsta, ka tur puķiem ir tāda krāsa, ko nevar izstāstīt, smarža tādu, ko nevar atstāstīt, smaržu vispār nevar atstāstīt, arī šobrīd nevar atstāstīt, kur vēl tādu, kādu tur būtu. Lūk, bet vienkārši tas fakts, kad, ja radība tagad ir pakļauta iznīcībai, bet viņa vēl joprojām ir tik brīnišķīgi, ka tev aizraujās elpa un tu vienkārši slavē Dievu ārpēc, cik tas ir skaisti, ka tu ieraugi Dievu klātbūtni tajā, kas šobrīd pat iznīkst. Un vienkārši pēc tam stādies priekšā, kāds tad bija oriģinālais plāns un kāds viņš reāli arī būs, tad ir tās tā kā wow vienkārši efekts. Lūk. Un visa radība nopūšas un cieši sāpes kopā līdz brīdim,
kamēr Dieva bērni nemanifestēsies. Tātad tas ir atkal atsauc atpakaļ uz Romiešu 8:19, kur jau bija pateikts, ka tā godība jau ir pār mums, tas nozīmē, ka viņa ir mūsos. Un viņa vienkārši varbūt ir kādam vairāk un mazāk redzama, bet visa radība zina un saprot, ka Dieva bērnos ir šī godība, un viņa gaida, ka tā manifestēsies. Jā, es gribēju piebilst, ir tāda gleznotāja Akiane, kuras glezno tādas dievišķas gleznas. Viņa stāsta, ka viņa tā kā bija maziņa, viņai tāds Dieva dot talants, viņa, ka bija maziņa, tad viņai bija tāds vīzijas no Dieva, un tiešām viņa sauc Akiane Kramerika. Viņa ir arī Instagramā un Facebookā var redzēt, viņai tiešām tādas dievišķas gleznas, tur var redzēt, cik skaisti, tā kā tas redzējums no Dieva viņai ir, un arī viņa ir uzgleznojusi Jēzus portretu, kas ir zināms, redzams visā pasaulē. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši to bildi. Man ir tā bilde ar Jēzu attīstīt. Es varu parādīt, tā kā viņi redz, kā izskatās Jēzus, tā šādi. Es varu arī redzēt tā bilde, un viņa parāda, kā izskatās tur debesīs, un noteikti, kā izskatīsies vēl to mēs nezinām, bet jā, viņa parāda tos kā savas skaistās gleznas. Vismaz kādā mirklī viņa ietver to, kas varētu būt tur daudz vairāk, vai ne? Jā. Bet tu varēsi tajā čatiņā ielikt to jā, es varu ielikt linku, jo droši vien, kad būtu interesanti arī paskatīties. Nu tā, paskatīties, kā cilvēkiem tas nododās. Jā. Jo tas, protams, ir tāds mirklītis vēl salīdzinājumā ar to visu, kas tur tā kā plānojās. Jā, ielikšu. Labi. Okay. Paldies. Nu jā, tiešām. Un tiešām tā ir tāda milzīga dāvana, ja var kaut kā tiešām, kad Dievs dod redzēt, jo man liekas tieši arī viens no sludinātājiem, aizmirsu kurš, man liekas, ka Jesse Duplantis arī liecināja par to, kāds bija viņa tas piedzīvojums, tā kā debesīs, un zin kā, kad viņš stāsta, tu pats jau sāc tā kā gribēt uz turieni un kaut uz mirkli, kaut uz to sekundi ieraudzīt. Un tā, kad tu uz to sekundi esi ieraudzījis, tad liekas, ka tevi nekas vairs tur nevar izkustināt no šīs vietas, jo tu vienkārši zini, ka vispār, ka tas viss ir tik ļoti, ļoti reāls. Bet, kā arī Jēzus teica, tad svētīgs tas, kurš neredz un tic. Tā kā mums nebūtu jābūt žēl, bet protams, ja sirds vēlme ir tik liela, protams, mēs drīkstam arī lūgt, lai Tēvs mums atklāja, jo caur mākslu viņš atklāja kādiem atklāja vēl savādākos veidos, un tas ir kaut kas ļoti īpašs un tāds, individuāls. Nu, lūk, un tad 23. pantā mums ir teikts, ka mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debesu balvu garu, tā ir viena lieta. Tad mēs esam apveltīti ar pirmo debesu balvu garu. Tad otra lieta, kas šeit ir pateikta, mēs paši ar ilgu pilnām nopūtām gaidam. Un vēl te ir pateikts, ko tad mēs gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgo atpestīšanu, un tad skatāmies cauri, kā to saprast, visu šo salikumu kopā, kas te ir teikts. Svētais gars tā kā tiek saukts par mūsu pestīšanas pirmaugli, jeb pirmo debesu balvu, kā šeit arī ir tulkots. Tur, kur ir pirmaugļi, tur jābūt arī nākamajiem augļiem, un Pāvils runājot par svēto garu kā par mūsu viņš lieto arī citās vietās vēstulēs, viņš lieto tātad runājot par svēto garu, viņš sauc par mūsu pestīšanas ķīlu vai par tādu kā pirmo iemaksu, un tad ar domu tādu, cik daudz vairāk vēl ir tam jāseko, ja tas ir tikai tāds pirmauglis. Mums ir 2. Korintieši 5:5. Varam paskatīties 2. Korintieši 5:5.
kurš var uzšķirt un arī paskatīties līdzi. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojas, viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tas ir viena rakstu vieta. Un tad ir Efezieši 1:14. Vēl bišķi uz priekšu, ja? 1:14 ir teikts. Vai tas bija otrā nodaļa? 1:14. Tātad, Kas ir mūsu Jā, piedošana? lāc. Kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Amen. Jā, tieši tā. Un tad, lai cik brīnišķīgi ir mūsu glābšana, nu tā kā pats pirmais notikums un tik tālu, cik mēs esam piedzīvojuši pestīšanu ikdienā, jebkurā situācijas, lai cik tas ir brīnišķīgi un skaisti jau tagad, ja? Kaut kur līdzība ar to radību. kad mums šobrīd jau liekas, ka katrs šis notikums ar Dievu ir tik brīnišķīgs un skaists, un kā vispār mēs varam tapt glābti, tas vispār vislielākais tāds notikums. Jā, tad, lai cik tas būtu mūsu glābšanas pieredze, lai cik būtu pašreizējā dzīvē brīnišķīga, tā tomēr vēl nav, tā kā visi 100% vēl nav pati pilnība. Jo miesa ir pastāvīgs problēmu avots. Tas ir arī tas, ko Pāvils runā Romiešu vēstulē, vai mēs staigājam miesā, vai mēs garā. Tāpēc, jā, viņš arī saka par to, ka miesa ir tās tā kā pastāvīgs problēma avots mums šeit vēl zemes dzīvē, un pat uzvaroši kristieši nopūšas vai reizēm ievaidās par laiku, kad mēs paši tiksim atbrīvoti no šīs miesas pēc mūsu tā kā ķermeņa atpestīšanas. Nu, respektīvi, tā doma ir tāda, ka, lai cik būtu uzvaroši kristietis, nu tā, ka tiešām Dieva vīrs un Dieva sieva droši vien, ka tāpat kādreiz gadās tā kā nopūsties vai novaidēties, kādreiz beidzot tikšu vaļā no šīs miesas, kas man sagādā problēmas. Nu, jo, kamēr viņa mums te ir miesa, tad gars ir pilnīgs, bet miesa šeit nav. Viņa tad pārvēršās pēc tam savu pilnību iegūst. Un 2. Korintieši 5. nodaļa 1-4. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts. Tad mums ir ēka no Dieva mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērtiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdami mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērti, bet pārģērti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvību. Tā kā jā, viņš par to runā, kad miesa šeit ir tā kā vienīgā problēmiņa, kura vēl nav pilnīga. Un tad trešā lieta, kas tad mums bija par debesu bālu garu mēs parunājam, par nopūtam mums pašiem mēs arī parunājam, un tad vēl trešā te bija pieminēta, kad saņemsim savu bērnu tiesu, un tad, piemēram, angliski tur būs vairāk vārds, nu, tā kā adopcija, ja, nu, viņš tā kā no oriģināli tulkojās, tā kā adopcija, latviski viņš tā nav. Mums, piemēram, bērnu tiesa, bet, nu, labi, pieņemsim, kad ir šis te no oriģināla vārds lietots, kas būtu adopcija, tad tieši šis pats, tā kā termiņs ir jaunajā derībā lietots 5 reizes, tas ir romieši 8:15, piemēram. 8:15 mums bija pagājušajā reizē.
kur mums bija, jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Piemēram, tāds, tad ir 8.23, tas ir šis pants, un vēl ir 9.4. 9.4 arī tepat blakus. Mums ir, varam paskatīties uzreiz. Tas ir izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības balstība, kalpošana, apsolījumi, tēvi. Reku par to. Un tad vēl Galatieši 4.5. Tev ātrāk sanāk uzšķirt droši vien telefonu. Es neesmu, man ir bībelīte. Okay. Ļoti labi. Galatieši 4.5. Tā mirklīti. Tas bija pēc, jā. Lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja baustība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Un pēdējais mums sanāk būs, kur vēl ir lietots šāds te pats termins, ir Efezieši 1.5. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs būt viņa bērniem caur Jēzu Kristu. Nu, lūk, tā kā arī šeit 23. pantā iet cauri tā pati doma par bērnu mantojumu, par to, ka mēs esam Dieva bērni, un tas, kas bija arī pat rakstīts pirms tam galatiešiem, kad viss, kas ir paredzēts, bija Izraēlam, tagad ir mums, jo mēs esam tā kā, to, kas bija domāts viņiem, viņi atmeta, to mēs saņēmām, kaut arī nebijām izredzētā tauta. Lūk, bet cilvēki tā kā no šī termina, te pie komentāriem, tā kā arī tieši bija pieminēts atkal tās varbūt nepareizās lietas vai kā, cilvēki tā kā no šī termina mēģina izveidot daudzas tādas tā kā analoģijas, kuram ir līdzīga nozīme, taču šis pants skaidri tā kā parāda, ka termins adopcija attiecās uz laiku, kad mēs saņemsim tos savus slavas apņemtos ķermeņus. Tas nozīmē tā kā, kad mēs esam tur debesīs. Nu, kad ķermenis sasniedz pilnību. Tāds dievišķis ķermeņis. Jā. Un Jēzus samaksāja par mūsu izpirkšanu garam, dvēselē un miesai, taču mūsu izpirkšana vēl nav pabeigta. Mūsu gars vienīgā daļa no mums, kas ir piedzīvojis pilnīgu izpirkšanu. Tāpēc, piemēram, tajā Mateja 26.41 viņš arī saka, ka gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Tāds tipiskākā vieta, kur par to tiek runāts. Un pirkums mūsu pilnīgai pestīšanai jau ir veikts ar Jēzus asinīm, bet mūsu miesa vēl nav izpirkta. Proti, mēs vēl neesam saņēmuši visas šīs darījuma priekšrocības mūsu fiziskajiem ķermenim, ja tā var teikt. Un tas notiks tā kā otrajā tā kunga atnākšanā, kad mēs saņemam šo dievišķo ķermeni. Jaunās pagodinātās miesas, piemēram, Lūkas 24.39. Lūkas 24.39. Tātad tur bija rakstīts šādi: redziet manas rokas un manas kājas, es pats tas esmu, aptaustiet mani un apskatiet, jo garam nav miesas un kaulu. Kā jūs redzat, man esam tā kā gars, sanāk tā, ka viņam nav tāda miesa, tā kā ir pat grūti prātam to aptvert, bet kāda būs tas jaunais ķermenis, bet tas vismaz, uz ko Bībele te norāda, ko Jēzus ir teicis, ka garām nav tāda miesa un kauli. Tā kā, un tad Jāņa tā vēstule, kas arī pasaka tā kā,
par to, kas mēs vēl būsim, mēs nezinām, vai kādi mēs respektīvi izskatīsimies, mēs nezinām. Nu, to būtu grūti stādīties priekšā. Tad mums ir 24. pāns, ir foršs pāns tiešām. Ir ļoti labas lietas šeit pateikt. Cerībā mēs esam pestīti, tā ir viena lieta, un tad ir tāda forša lieta, kas ir, te pateikt, tas, kas redzams, nav vairs cerība. Lūk. Un kāpēc man tas patīk, tūlīt es pateikšu. Jo, kad jūs jau ko redzat, vai tam uz to vēl jācer. Un tā kā liekas tik vienkārši un tik saprotami. Un tad nākamais droši vien tas solis ir labāk saprast, kas tad ir tā cerība. Jo, piemēram, vēl ir tāds moments. Te ir rakstīts 24. pantā, Romiešu 8:24 rakstīts, cerībā mēs esam pestīti. Un tad ir tā kā Efezieši 2:8, kurā ir teikts, jo no žēlastības mēs esam glābti caur ticību. Zināt, ja to pantu latviski, to ir paskatīšos, vai tur bija kaut kāda atšķirība tajā mūsu tulkojumā. Efezieši 2:8. Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā. Jā, te bija viena maza it kā nianse, bet viņa ir svarīga. Lai saprastu, akcents ir uzlikts caur ticību. Ja, tā kā angliski redzēsiet, kad ir rakstīts caur ticību, oriģinālā būs caur ticību, nu, latviski rakstīts ticībā, nu, ko var saprast arī dažādi. Bet nu, tā doma ir tā kā caur ticību, jo no žēlstības mēs esam glābti caur ticību. Un tad ir rodās tā kā jautājums, vai starp šiem pāntiem par to Romiešu 8:24, kur ir teikts, cerībā mēs esam pestīti, un starp Efeziešu 2:8, kur teikts, kad žēlastībā mēs esam glābti caur ticību, vai starp viņiem ir pretruna. Un tas ir tāds vēl citreiz apspriežams jautājums, ko mēdz apspriest. Un tad sanāk tā kā, ka tur nav pretrunas. Nu, ja dzirdat kaut ko tādu, tad jūs zināt, ka tur nav pretrunas. Ticība Dievam, paļaušanās uz viņu, viņa nodrošinājumam, viņa sagatavotāja pestīšanai, evaņģēlijam, nu, jebkam, ir tas, kas mūs glābj. Bet cerība ir svarīga ticības sastāvdaļa. Piemēram, mums bija Romieši 5:4 tāds pāns. Romieši 5:4 bija teikts, izturība rada pastāvību, pastāvība cerību. Ļoti īsts pants, bet un tad 5. vēl tur, nu labi, paņemam klāt 5. bet cerība nepamat kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto garu, kas mums dots. Bet, nu, vairāk uzsvars ir uz to, ka izturība rada pastāvību, pastāvību cerību. Un tagad, ja mēs skatāmies vai atceramies to, kad skatījāmies 5. nodaļu, tad tur bija arī tieši vairāk skaidrots par cerību. Te ir forši to atkārtot. Tātad, kas tad ir tā cerība? Cerība pati par sevi nedod tā kā uzvaru, ja? Un tas tā kā būtu skaidrs cerība. Ja es uz kaut ko ceru, viņi man uzvaru kā tādu nedod. Daudzi cilvēki ir cerējuši uz lietām un tomēr nav šīs cerības realizējuši, tāpēc, ka viņi nekad nav ticējuši. Lūk, šeit mums parādās ticība jau, ja? Un kā tas sanāk kopā? Ticība ir uzvara, kas liek cilvēkiem uzvarēt pasauli. Tā būs 1. Jāņa 5:4 tāds arī raksturvieta ir. Bet ticība nestrādās bez cerības. Līdzīgi kā, piemēram, Andrew Omakam bija tāds piemērs par termostātu, diezgan tehniski, bet doma tāda, ka tas ir automātiskais temperatūras tā kā mērītājs, kurš attiecīgi ieslēdz vai no kondicionieri vai no siltuma sistēmu. Sasniedzot kaut kādus grādus, viņš automātiski padod signālu un ieslēdzās šis siltums vai augstums, kas no kuram ir uzstādīts. Un tātad viņa tajā piemērā bija tā, ka termostats ir tas, kurš aktivizē kondicionieri vai siltuma ieslēgšanos pie noteiktas temperatūras. Tāpat arī cerība ir tā, kas aktivizē ticību.
ticība savukārt, ja tā var teikt, nu, vienkārši tādos tehniskos vārdos, ticība saražo tikai to, uz ko mēs ceram. Tātad Ebreji 11.1. Tas mistiskais un arī 100 reizes pārunātais, aprunātais, izcelātais pants, un turpat ir veselas grāmatiņas sarakstītas tikai par šo vienu pantu. Bet, ja tā ļoti vienkārši pasaka, tad ticība var saražot tikai to, uz ko ceram. Tāpēc cerība ir kā pirmais solis, tā kā uz ticību un uz to uzvaru, ko dod ticība. Vārds cerība tādā skaidrojošā vārdnīcā nozīmē spēcīgu vēlmi, kas iet kopā ar pārliecinošu sagaidīšanu. Tādējādi sanāk, kad vēlēšanās pēc kādām Dieva lietām, nu, mūsu dzīvēs, ja tad mūsu vēlēšanās pēc Dieva sagādātajām, nodrošinātajām lietām, jebkuram lielam mazam tam nav nozīme, plus vismaz ar kaut kāda ekspektācija to arī sagaidīt savā dzīvē, ir pirmie soļi ticībā, ja pirmie soļi staigāšanai ticībā. Nu, ceru, ka tas nav pa sarežģītu, ka tas atvieglo to uztveru īstenībā. Kad cerība ir klātesoša, jeb esoša, nu tā kā tagad, šobrīd, tagadnē, tad ticība sāk vēlamās lietas padarīt redzamas, jeb manifestēt, atkal tas pats vārds, ko mēs paskatījāmies sākumā, darīt klātesošas. Ticība sāk lietas darīt klātesošas, jeb ticība sāk lietas manifestēt. Pie nosacījuma, ja mums ir cerība un vismaz kaut kāda sagaidīšana, kad tā cerība realizēsies, ja? Okay. Jā, un arī tas pants ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, vai ne? Tā kā arī pārliecība par neredzamām lietām arī apstiprina to pašu. Jā. Tātad tas bija tas, ko mēs tikko runājam, kad ticība var saražot. Nu tā varbūt neforši skan, bet man liekas, ka diezgan viegli var saprast, ka ticība var saražot tikai to, uz ko tu ceri un sagaidi. Nu tā kā tas ir tas Ebrejiem 11.1, vienkārši tādā pavisam ļoti vienkāršā versija. Tā kā, ka tava ticība var saražot tikai to, par ko tev ir cerība un ko tu vispār sagaidi, jo tu vari tā kā cerēt, bet nekad negaidīt to, ka tas realizēsies tavā dzīvē. Nu tā kā, piemēram, es iegāju tagad nesen birojā savā, un tad es tur runājos ar vienu kolēģīti, kurai tur bērniņam ir tādas arī tā kā bišķi veselības problēmas, nu, kurām vajag ilgstošāku laiku, un tā, jo viņa pirmkārt ir neticīgā, viņai arī neinteresē Dievs, un es tur citreiz tā kā runāju par Dievu, un tad viņa tā dīvaini skatās. Un tad mēs kaut kā atkal nebijām, varbūt tur ilgi tikušās, un tad viņa kaut ko tur pastāstīja, kā viņiem iet, un tad es atkal pastāstīju, kā mums iet, un es vēl tieši tādu arī frāzi pateicu, kad nu, kā es tā arī domāju, tā arī pateicu. Es saku, nu jā, man, piemēram, tur pa bērniem arī doktors tu pasaka kaut ko, nu, šis ir tā kā nedziedināms, nu, zinātniski neiespējami vai kaut ko tādu. Piemēram, ārsts pasaka, bet nu, man vienmēr ir tā, ka, zini, es esmu redzējis personīgi, kā cilvēks no ratiņkrēsla pieceļās un sāk staigāt, kur arī ārsti saka, ka tas nav iespējams. Un es viņai tā kā tieši tā arī pasaku tik ļoti vienkārši, šo te, ko tikko es jums pasaku. Un viņa tā kā noklausās, un tu redzi tādu acu skatienu, ka uz vienu mirkli cilvēks tā kā cer, bet viņš neattiecina to sevi, jo viņa atbildēja, nu, tas jau pavisam kaut kas, nu jā, tas jau tāds atsevišķi. Tā kā, ka cilvēks tā kā cer, kad būtu forši, kad tā būtu, ja, bet uz sevi viņš to nekad neattiecina. Tāpēc, jā, cerība plus, pirmkārt, ir jābūt cerībai, ir jābūt tiešām īstai patiesai cerībai, ka tu uz kaut ko ceri, ka tev nav bezcerība.
Un Dievs tev vienmēr dod cerību, pat bezcerīgā situācijā šķietami, ja? Tad tev ir jābūt cerībai. Un otrs ir tas moments, kad tu vispār sagaidi to savā dzīvē, ka tas attiecās uz tevi, ka tas nav kādam kaut kāda vēlākā vai kaut kādās, nezinu, tur debesīs vai pēc 10, 20 vai 50 gadiem, bet ka tas attiecās uz tevi, tavu dzīvi tagad, kad tu to sagaidi, ka tas ir priekš tevis. Nu, lūk, un saliekot šo kopā, tev jau izpildās Ebreji 11.1. Nu, lūk, un tad tālāk skatāmies vēl, mums bija romieši, tur mēs izlasījām romieši 5.4 un 5.5, bet mēs varējām arī paskatīties vienu pantu uz atpakaļ, kur bija teikts romieši 5.3, bija teikt, bet nevien par to mēs teicām sevi laimīgus arī savās ciešanās zinādami, ka ciešanas rada izturību. Un tad bija tas 4. pāns izturību pastāvību cerību. Un cerība nepamet kaunā. Un vēl ir tā, kad ir tulkojumos, tur, kur ir izturība, ir runāts arī, ka tā ir tā kā pacietība, ja? Nu, jo izturība jau ir saistīta ar pacietību. Un tad, kas tāds interesants arī parādās, kad tātad mēs nonācam līdz tam, ka vēlēšanās pēc kādām lietām, ko Dievs ir teicis, plus vismaz kaut nedaudz ekspektācijas sagādīt to savā dzīvē, ir pirmie ticības soļi, jeb staigāšana ticībā. Tātad, kad cerība ir klātesoša, tad ticība sāk vēlamās lietas padarīt radzamas, jeb manifestē, un, ja sastopamies savukārt ar kaut kādu novirzi vai kavēšanos šajā te, nu, kad lietas vēl netop radzamas, ja, vai netop klātesošas, tad savukārt pacietība ir tā, kas pabeidz darbu. Ja tā var teikt, bet tas ir īstenībā ļoti forši šo te aptvert. Tā kā šajā kontekstā Pāvils mēģina paskaidrot, ka mūsu pieredze, reti, kad tiek runāts par pieredzi, bet tā doma bija tāda, ka mūsu pieredze, domāts gan, piemēram, pozitīvā pieredze ar Dievu, gan otrs variants jau ir pieredze no mūsu dzīves, kas nav tā kā, nu, kas ir vispārīgā pieredze, kas nav saistīta ar Dievu vārdu. Un tad mūsu pieredze izstrādā cerību, un arī tad uzreiz ir 2 varianti. Tad pozitīva pieredze ar Dievu, ka tu zini, ka viņš tevi pirmkārt mīl, tu vari uz viņu paļauties, un tu jau esi pieredzējis Dieva brīnums savā dzīvē, viņi tev vēl vairāk rada cerību uz visām citām nākamajām lietām. Viņi tev dod jaunas un jaunas tās pozitīvās cerības, savukārt salīdzinājumam ir pretējais, tad, kad mums ir tā pasaulīgā, vispārīgā pieredze, nu, tā, kas ir zinātniskā, cilvēciskā vai iegūtā, nu, kas nav Dieva vārds, bet kas ir pasaules iegūtā. Tā visticamāk mums dod to negatīvo, ka mēs vairs neko neceram, ka mēs par visu šaubamies un te nav variantu un tā ir tā negatīvā cerība, jeb šaubas, bailes un vispārējais. Bet tātad uzsvars bija uz to, ka tad, ja mēs vēl kādas lietas neredzam, ka viņas realizētos, pacietība ir šī te atslēga, ja pacietība ir tā, kas pabeidz iesākto noved līdz galam, un savukārt pieredze arī būtu tā kā kaut kas tāds, ko mēs pavērtējam, jo pieredze izstrādā cerību. Lūk. Un tad, ko saka Romiešu vēstule 15.4? 15.4. Līva, tev ir 15.4 pie rokas. Jā. Līva pazuda? Es atvainojos, man bija izslēgts mikrofons. 15.4. Viss, kas iepriekš rakstīts, ne 15.4. Jā.
Jā, Jo 15.4. viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdam bēdās un iepriecu smeldami rakstos iegūtu cerību. Jā, redzat, dzirdat? Romiešu vēstulē šajā pantā 15.4. Pāvils arī saka, ka cerība nāk no svētajiem rakstiem. Iepriecu smeldami rakstos iegūtu cerību. Ja mums kādreiz par kādu jautājumu trūks cerības, mēs to smeļamies un iegūstam no Dieva vārda. Tik ļoti vienkārši. Nekā sarežģīta. Jā. Un vēl tas, kas ir arī pateikts, tad tā kā arī būtu forši saprast, kad mums arī raksturs kaut kāds tiek veidots, ejot cauri pārbaudījumiem. Tikai tad tie pārbaudījumi, mēs saprotam, ka Dievs mums nav neko sliktu paredzēt, bet mēs kādreiz kaut kur arī iekuļamies. un ne jau tas, ka Dievs mums kaut kur liek iet, bet visticamāk, ka mēs paši kaut kur no aplociņa tālāk aizskrējam. Tātad jebkurā gadījumā, jebkura tā vēlna nomāktība, kas kādreiz sastopās mūsu dzīvēs, pieredzēs vai uz mūsu ceļa, un tas mums ir kā pārbaudījums. Tā tikai pievieno un papildina mūsu cerību, ko jau esam saņēmuši no Dieva vārda. Tā kā, kad mēs ejam, tāpēc arī tajā Romiešu 5, nodaļā 3.4 pāns bija teikts, kad rodās izturība, to ir pateikšu vēlreiz, bet mēs teicām sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvību cerību. Jā, tur tulkojumos mainās tikai tas, ka izturība rada arī kaut kādu pacietību, pastāvību, un tā pacietība, pastāvība veidot to cerību, tur nedaudz atšķirās. Bet, doma, jūs tā kā sapratāt, ka ejot cauri ciešanām, mēs, tie, kas esam Dieva bērni, tie, kas esam jaunpiedzīmuši, kuriem ir Kristus, mums ciešanas ir kaut kas tāds, kurās mēs varam būt arī laimīgi, tāpēc, ka mēs te trenējam to savu paļāvību, praktizējam savu ticību, un beigu galā, pateicoties gan cerībai, gan ticībai, gan pacietībai, ja pastāvībai, mēs esam izturējuši, un mūsos jau ir atkal nākamā cerība, mums ir bijusi pieredze, brīnišķīga pieredze, kā Dievs darbojās, un nākamā būs vēl lielāka, jo mēs ejam no godības uz godību, un tikai vairāk un vairāk, nevis mazāk. Lūk, tas bija, tāds arī vēl bišķi tāda neliela atkāpīta starp 24. pantu, kur viņam bija rakstīts, ka cerībā mēs esam pestīti, tad mēs te vienkārši paņēmām klāt, paskatījāmies Efeziešu 2.8 pie raizes un atcerējāmies par to, kas ir cerība. Un vēl arī tas, ka 24. pants ļoti skaidri pasaka, ka cerība nav balstīta uz to, kas ir redzams. Varbūt kāds varētu teikt, ka es neredzu nevienu iemeslu cerēt, man nav neviena iemesla, kā tāda, vai apstākļa cerēt, tad ja cilvēks kaut ko tādu saka, ka es neredzu nevienu iemeslu cerēt, vai man nav neviena iemesla cerēt, tad patiesībā, par ko runā Andri Omoks, kad viņš jau īsti nesaprot, kas ir cerība, jo cerība jau arī ir kaut kas tāds, ko tu neredzi. Tad tieši to tu vari darīt. Ja tu neredzi, tad tu vari cerēt. Tāda jau ir tā doma. Un kas ir atbilstoši atpakaļ paejot Ebreju 11.1. Tas, uz ko ceram. Stipra paļaušanās, tas, uz ko ceram. Tātad, ja mums nav neviena iemesla cerēt, tad tieši tas arī ir jādara. Tad tā arī ir tā cerība, kaut kas tāds, ko nevar redzēt, ko nevar satvērt, jo, ja jau mēs varētu redzēt,
kaut vienu maziņu iemeslu, kāpēc mums būtu jācer, tad tā vispār nav cerība, tam nav nekāda sakara ar cerību. Tad tas ir kaut kāds apstākļu sakritība vai noticis fakts vai kaut kas ļoti pārredzams, kas jau notiks. Nevis cerība. Cerība nāk patiešām no Dieva. Romieši 15, 13. Līva, tu vēl esi tajā nodaļā? Jā, romieši 13. Jā. 15, 13. 15, 13, jā. Tā, bet cerības devējs Dievs, lai piepildi jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu tā, cerība 15, tā. Es domāju, ka man mikrofons izslēpts. Lai jūs piepildi jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gara spēkā. Amen. Jūs redzat, cik Dievs arī pateikt. Cerības devējs ir Dievs. Dievs, jā, viņš ir tas, kas mums dod cerību, viņš dod mums spēku visās grūtībās. Viņš ir tas, kas vada, jo tie, kas iet ar Jēzu, Dieva gars viņus vada. Tas ir Dieva bērns un Dieva gars tev vada, ja tu tam ļaujies. Jā. Jā, tad tikai kaut vai, ja mums būtu zināmi tikai šie divi panti, 15, 13 un 15, 4, te jau ir tik daudz pateikts, ka cerības devējs cerību iedod Dievs. Jā. Un kāpēc viņš viņu dod? Lai piepildītu ar prieku un mieru ticībā. Un jūs kļūtu bagāti cerībā, jo ticība rada manifestē no neredzamā uz redzamo, un tu vēl kļūsti bagātāks un bagātāks, jo tava cerība svētā gara spēkā, tas viss tikai vēl vairāk un vairāk pieaug, jo vairāk tev ir personīgas pieredzes ar Dievu, jo vairāk tev, jā, tas manifestējās. Tas ir tā, ka tu kaut ko sapņo, un tas tā kā cerība, tev ir kaut kāda cerība, ja tev ir kāda sapņi, un tad, kad tie sapņi sāk piepildīties, tu redz, ka tā ticība strādā, un tu tici tam, ka tu kaut ko sapņo. Un tad, jā, kad tas sapnis piepildās, tu redzi, wow. Jā, tad, kad izdevās kopā ar Dievu, kad tici tam. Amen, amen. Un tad, kad, ja tev, piemēram, kādā jomā liekas, ka nav cerība, tu uzreiz no 13. panta paebišku uz atpakaļ uz 4. pantu, un tu uzreiz redzi, iepriecu smeldamies rakstos, iegūtu cerību. Tātad caur rakstiem mēs iegūstam to cerību. Kā lai pasaka, Bībelē nav tāds vidusceļš, varbūt tā, varbūt šitā, vēl kaut kā. Bībele skaidri pasaka, jūs savu cerību, mēs savu cerību iegūstam rakstos. Rakstos, jā. Jā. Jo vairāk mums viņu ir, jo vairāk mums ir cerība daudzām dažādām situācijām, vai ne? Jā. Man visu laiku liekas, ka Bībelē nav nekā sarežģīta. Jo citreiz cilvēki saka, ka Bībele ir sarežģīta, bet tas droši vien tad, kad viņi vēl nav jaunpiedzimuši, un kad ir kaut kādi pirmie soļi, es varbūt piekrītu, bet visādi citādi, kad tu jau esi izlasījis kaut kādu iepazinis vārdu un arī tēva sirdi, tad beigās tu saproti, bet nav jau nekā tāda sarežģīta. Viņš tev pat priekšā uzrakstījis, cerība ir rakstos, un es tev dodu cerību. Lai tu savukārt iegūtu gan prieku, gan mieru, gan pieaugtu ticībā, tas varbūt tas nepareizais vārds, bet kad tu vienkārši pieredzētu savā dzīvē tos ticības augļus, manifestēšanos. Lūk, tad mums ir tad mums ir 25. pants vēl 8. nodaļā, bet, ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Jau bišku runājam, tikko par pacietību, ka viņa finalizē vai nobeidz to darbu, ko mēs iegūstam ar cerību plus ticību. Un ja vēl nav rezultāts, mēs liekam klāt ar Dieva žēlstību, mēs vienkārši liekam klāt šo pacietību,
kas vienkārši šo lietu noved līdz galam, tad to ar pacietību sagaidām tik ļoti vienkārši tas ir uzrakstīts, reizēm nav vienkārši izdarāms, bet tā tas vienkārši strādā, jā. Jo, ja tas tā nebūtu, tad Dievs nebūtu to tā uzrakstījis. Lūk, šis pants tā kā noteikti parāda to, ka pacietība un cerība ir nedalāmas, jeb savstarpēji tā kā saistītas lietas. Cerība rada pacietību. Un tagad varam arī aizdomāties, kāpēc cerība rada pacietību. Jo, ja es esmu nepacietīgs, ja, kaut kādā lietā, vienalga, kurā sfērā es pēkšņi esmu nepacietīgs, jau viss vairs nevar sagaidīt, tad es esmu zaudējis cerību. Es esmu zaudējis cerību, tāpēc es esmu nepacietīgs. Es esmu zaudējis paļāvību, jeb ticību, ka Dievs man nodrošinās vai ka viņš man sagādās. Protams, kā es esmu zaudējis cerību, es esmu nepacietīgs. Bet tik ilgi, kamēr man ir cerība, un lai kā ap mani tur mainītos visādi apstākļi vēl kaut kas, es pacietīgi sagaidu, jo mana cerība ir tā, kas rada šo pacietību. Kamēr man ir tāda tā kā šī spēcīgā pārliecība, kad jā, es zinu, uz ko es ceru, es zinu, kāpēc es ceru, jo Dievs man tā ir pateicis, caur vārdu viņš man to ir iedevis šo cerību. Tātad es varu palikt mierā, tātad es varu pacietīgi sagaidīt. Nu tā. Es domāju, ka jūs arī tā apritētu, vai ne? Tad mums ir vēl 26. pantu. Mēs tieši būsim uz 9 paspējuši iziet cauri līdz 26. pantam, bet 26. ir bišku pagaršs tas skaidrojums. Tātad 26. pantā, Romieši 8:26, ir teikts, latviski tas būs bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz ar bezvārdu nopūtam. Un tiek lasa arī angliski, tie noteikti zina, tur ir arī tas vārds tulkojās tā kā smagi nopūsties, vai tur vaidēt, vai stanēt, tā kā tad vairākas tās nozīmes ir vārdam, kas angliski tiek lietots. Nu jā, labi, ejam tad vienkārši pa gabaliņam uz priekšu. Tātad angļu versijā pantos nebūs rakstīts bez tam, bet tur būs teikums sāksies ar to, kad būs vārds laikvaiz, tā kā līdzīgi, jeb tāpat arī. Un tad saliekot kopā to iepriekšējo un šo pantu, sanāk, ka tas fokus ir uz to izteikto domu, ka tāpat kā cerība palīdz mums izturēt līdz mūsu ķermeņa atpestīšanai, tā arī svētais gars palīdz mums pārvarēt mūsu miesas tā kā nespēku, aizlūdzot par mums. Tur tiek domāts, ka tas ir tā kā šie panti ietver tādu tā kā salīdzinājumu. Bet ejam tālāk. Un vārds, kurš mums tiek rakstīts kā palīdzēt, no grieķu valodas tulkots viņa nozīme, vārdam palīdzēt būs tātad nozīme ir kopā satvert pretējo, tas ir sadarboties, jeb asistēt. Tas raksturo to vienotību, kas ir svēto garu. Nevis svētais gars dara visu mūsu vietā, bet svētais gars palīdz mums tad, kad mēs kaut ko darām, bet viņš mūsu, tas nebūs tā, ka viņš automātiski mūsu vietā izdara. Viņš darbojās caur mums un palīdz mums. Respektīvi, tam vārdam palīdzēt, nozīme ir tāda tieši kā sadarbība, jeb kopīgi ar svēto garu mēs satveram to pretējo. To, ko mums vajag. Jo, respektīvi, ja te ir teikts bez svētais gars nāk palīgā mūsu nespēkam, tātad sanāk ar svēto garu sadarbojoties,
mēs kopīgi satveram spēku. Nespēka vietā, ja? Nomainam nespēku. Okay. Un savukārt tas grieķu vārds, kas ir mums tulkots kā nespēks, angliski viņš ir arī kā nepilnība. Tā drīzāk, jā, būs kā nepilnība. Un tas nozīmē tā kā prāta vai ķermeņa tādu nespēku, jeb nepilnību, jeb vājumu, bet tādā tā kā netiešu slimību, nevis kā fizisku slimību. Vairāk tieši uzsvars ir uz kā morālu nespēku. Jeb morālu, tur, teiksim, nepilnību. Un šis vārds, tas tur varbūt neiziesim cauri tām raksturvietām, bet, ja gribās, var piefiksēt. Tad tas nespēks tieši tādā pašā terminoloģijā tiek arī lietots 1. korintiešu 2.3, 1. korintiešu 15.43, 2. korintiešu 12.9, 13.4 un ebreju 11.34. Nu, tajās visās vietās ir tā kā vienāda terminoloģija lietota. Viņš latviski, protams, tur var nebūt, visur nespēks, ja? Bet oriģinālajā tekstā ir vienāds vārds lietots. Tādējādi atkal var saprast, ka šajā pantā nespēks ir domāts tā kā tieši mentāls un morāls nespēks, jeb mentāls, morāls vājums, vai jeb nepilnība, nevis kaut kāda fiziska slimība. Tātad gars mums nāk palīgā, tieši tādā morālā nespēkā, bet tūlīt sapratīsiet, kāpēc. Tad Pāvils šajā pantā turpināja aprakstīt, ka šīs nepilnības, jeb vājības, jeb nespēks ir tātad, ir tieši tas, ko viņš turpina panta 2. daļā, ir tas, ka mēs nezinām, ko un par ko un kā mums vajadzētu lūgt. Saprotat, ja to ideju, tad nāk palīgā mūsu nespēkam. Kas tad ir mūsu nespēks? Tas, ka mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Tas, lūk, ir nespēks. Šī panta kontekstā domāts. Tāpēc arī tiek runāts, ka nevis par kaut kādu fizisku nespēku, bet tas tiek tieši šeit domāts par tādu tā kā mentālu vai morālu nespēku, ka mēs nezinām, ko un kā mums būs lūgt. Tiešām ir kaut kāda situācija, ka mēs nezinām. Tā tiešām pa īstam, ka nezinām. Tā kā mums vajadzētu īstenībā, ka mēs arī nezinām, kā mums vajadzētu īstenībā lūgt par kaut ko konkrētu, ja? Tātad tā nepilnība, jeb nespēks, par ko Pāvils šeit runā, ir vājās vietas, kas rodas no neziņas, kā mums vajadzētu lūgt. Tas ir attiecībā uz šo pantu, uz šo nespēku, kas šeit ir minēts, ja? Lai viņš nejūg tur varbūt ar kaut kādu, ka mēs esam slimi, un tāpēc gars mums nāk palīgā lūgt, un vēl tur daudz un dažādas versijas var, ko cilvēki tā kā izdomā. Un šis pants vispār ir diezgan iedvesmojošs pants, iedvesmojoši rakstu vieta, tā kā, ļoti daudziem ticīgajiem. Noteikti ir skaidrs, ka neviens no mums precīzi nezina, kā būtu jālūdz pilnīgi katrā 100% situācijā. Nav tāds cilvēks, kurš zinātu, bet, visos savos 100% gadījumos, kur viņš sastopjās ar to, ka vajadzētu lūgt, ka viņš zinātu, kā vispār lūgt. Ja, jo ir situācijas, kuras mēs zinām, kura mums ir pieredze, kur mēs esam jau ar Dievu kaut kādas lietas kopā darījuši, mēs zinām, bet nāk situācijas, kurās mēs nezinām. Un tas ir normāli, neviens kristietis nezina 100% ko un kā būs lūgt, jo savādāk jau nebūtu šis pants te ierakstīts, ja kāds to zinātu 100%. Lūk, tādējādi. Tāpēc tas tā kā iepriecina un dod komfortu, ka zinām, ka svētais gars ir tepat blakus, lai mums palīdzētu.
Bet, kā jau iepriekš bija minēts, viņš mums palīdz, nevis izdara mūsu vietā. Viņš darbojās cauri mums, nevis mūsu vietā. Es ienīt varu uzdot jautājumu. Jā. Es saprotu, tā kā tā doma bija, kad gars nāk palīgā tad, kad varbūt, mūsu tā lūkšana nepilnīga, ja? Bet tad, kad varbūt ir kādreiz, ka mēs vispār nezinām, kad, varbūt, vai vienkārši, ir tas vājums vai morāli, kaut kā tā, kad mēs vienkārši varbūt citreiz sakam Jēzu palīdzi, bet tad arī varbūt, tā kā, jo, vārds saka, gars aizlūdz ar mūsu bezvārdu nopūtām, ka mēs vispār varbūt neko nerunājam. Ja? Jā, tā ir, tas ir īsti atslēga, kad mēs vispār neko nerunājam. Mēs tikai nopūšamies. Tā kā ir uzrakstīts, gars nāk palīgā ar bezvārdu nopūtām. Tātad šeit ir Pāvils runā par īstenībā par īpašu gadījumu, jo šo pantu tā kā mēģina tā kā tulkot, piemēram, ir versijas, kad šeit runā par to, kad tas ir domāts tā kā runāšana mēlēs, ja, kad mēs nezinām, ko lūgt, mēs sākam lūgties mēlēs, un tad šis pants ir tā kā par to tā kā tiek runāts, bet tā īsti nav, jo no tās oriģināla valodas, un kā te komentāros arī Andrew Womack, piemēram, skaidro no oriģināla valodas, tas ir domāts pavisam tā kā cits atsevišķs gadījums, kur viņš arī īstenībā tāpēc šeit detalizēti tā kā apraksta, ka pirmkārt tas nav par to, kad vai mēs fiziski esam spēcīgi kaut ko lūgt, vai mēs tur zinām, ja kaut kā, vai nezinām, vai kaut ko tādu, ka tas nav saistīts ar fizisko mūsu spēju lūgt. Otrkārt šeit arī tiek pateikts, ka ar bezvārdu nopūtām, tātad tas ir kaut kas tāds, kur tev vispār nav vārdu. Pat ne mēles, ja, jo runājot mēlēs, mums ir vārdi, bet šeit mums nav vārdu. Un tad viņš tā kā skaidro, šī svētā gara aizlūkšana ir ar nopūtu, kuras nevar izrunāt ar vārdiem, bezvārdu nopūtas. Un tad ir tā versija par to, ka kā mēlēs runā, bet to mēs tikko izrunājam, ka tas nav par to. Šī raksturvieta attiecas uz aizlūkšanu, kas ir atšķirīga no runāšanas mēlēs, tad pilnībā atšķirīga. Šī pati terminoloģija oriģinālā tiek lietota. Īstenībā bija interesanti, ka šī terminoloģija tā kā, mums viņa šeit ir šajā pantā iztulkot tā kā bezvārdu nopūtas aizlūkšana, gars nāk palīgā. Kā te bija, jau viss sajūka, gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtam. Tā mums ir ierakstīts šajā pantā. Bet tas, ko, teiksim, arī bija interesanti palasīt tajos komentāros, kad oriģināla valodā tā terminoloģija, kas mums ir šeit tulkota, kā gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām, viņa vēl ir lietota Jāņa evaņģēlijā, piemēram, 11:33 un 38. Tur, kur Jēzus gāja tā kā Lācaru modināt, un tie divi panti, un viņos ir rakstīts tā kā Jēzus garā aizgrābts, varam atvērt. Līva varbūt palīdzēs vienu. Jā, atrast ātrāk. tad Jēzus redzēdams viņu 11:33 Jāņa evaņģēlijs, tad Jēzus redzēdams viņu raudam un arī jūdus raudam, kas viņai bija sekojuši, garā aizgrābts noskuma. Jā, garā aizgrābts noskuma, un 38. Jēzus atkal sirdī aizgrābts nonāk pie kapa, tas bija alā un akmens gulēja priekšā. Un te ir tas otrs, tā kā sirdī aizgrābts. Jā, tātad šīs te terminoloģijas tajā oriģinālā sanāk, kad gan šitam pantam, gan šiem te no evaņģēlija 33. un 38. viņiem tā kā lietots vienāda terminoloģija. Tā tas pēc tiem komentāriem arī sanāk. Un ka Es tas pareizi sapratu, ka tas ir tajos brīžos, kad ir emocionāli spēcīgi kaut kādas emocijas, ka vārdus vairs nevar pateikt. Vienkārši tās emocijas spēcīgas varbūt tajā brīdī, vai ir kaut kādā spēcīgā emocionālā brīdī tas ir. Jo arī Jēzus tajā brīdī ir spēcīgi emocionāls pārņemts. Kad nav vārdiem vietas vienkārši arī. Tieši tā.
Tieši tā, jā, Iveta, tu pareizi šo te uztvēri. Tas ar to jau arī šī te aizlūkšana pilnībā atšķirās, un viņa nav saistīta ne ar kādām mēlēm, ne ar mūsu spējām skaisti un pareizi lūgt vai kā savādāk. Bet tas, ko tiešām te Bībele arī pasaka, tas no Jēzus piemēra, kas ir tajā 11.33 un 38 garā aizgrābts noskuma, sirdī aizgrābts, un šeit ir gars aizlūdz ar bezvārdu nopūtām. Un tas tiešām ir par to, ka tad, kad ir šāda te, ka tu nevari neko nemaz tur nekādos vārdos palūkties, ja? Tiešām tāda. Un kas te ir forši uzrakstīts, kad pie tiem komentāriem, kad redzams, ka nekādi vārdi nav izteikti. Bet tur, kur rakstīts Jēzus aizgrābts garā noskuma, mēs jau tur redzam, ka tur nav, viņš neko nesāk tur lūgties vai kaut kā tā, nav neviena lūgšana, nekas vārdos netiek izteikts. Un šis pants arī par to runā, kad bezvārdu nopūtas. Tas ir tā kā noskumšana garā, var vēl tā viņu nosaukt no vienas puses, ja? Ar visiem, tātad arī visiem, kuros ir iemājojis svētais gars, kuros ir svētā gara klātbūtne, tas šāda noskumšana garā, ja, vai bezvārdu nopūtas notiek, ja notiks, tas ir tikai normāli. Tad mēs esam piepildīti ar svēto garu, un svētais gars aizlūdz ar bezvārdu nopūtām. Tātad kādi no mums jau to ir pieredzējuši, kādi varbūt ir pieredzējuši, bet nav piefiksējuši, un kādi tagad to sapratīs un piefiksēs, kad ir tādi brīži, ja, kad to esi aizgrābts garā, vai noskumies garā. Tiešām jau šeit, lai saprastu vienkārši, ir tās dažādas tās vārdu kombinācijas, bet lai saprastu to domu, ka tas ir normāli, tā ir pilnīgi atsevišķa tāda dievišķa parādība, svētā gara kalpošana, lūkšanu veids. Un Pāvils uz to atsaucas arī Galatieši 4.19, sākot mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radības sāpes. Tā ir tā kā kaut kas ļoti līdzīgs arī tam, kas mums te tiek lietots par to noskumšanu garā. Viņš arī reku par tiem galatiešiem, tā kā viņš nesaka kaut kādu tur lūkšanu vai lūkšanu vārdos, vai nesāk tur mēlēs, tā kā lūgties par viņiem, bet viņš tā kā to apraksta, es no jauna ciešu radības sāpes par jums, tā kā viņš par tiem cilvēkiem izcieš tā kā dzemdības sāpes. Tā viņš to apraksta. Tātad viņš tur neko nesaka, viņš neko tur nelūdzās. Viņam tās ir kaut kādas iekšējas tādas sāpes par viņiem. Jo jūs zināt, ja galatiešiem, ka viņš tur diezgan daudz par viņiem tur pasījos ir apmājis un visa pārējo tā kā ir ļoti, ļoti noskums un ļoti bēdīgs par to situāciju, kad viņš viņiem raksta šo vēstuli. Un kā arī paskaidrots ir komentāros pie Jāņa 11.33, šī noskumšana garā, jeb svētā gara aizlūkšana ar bezvārdu nopūtām nav vienkārši tā kā skumjas, bet tāda tā kā dusmu nopūta un pretī stāvēšana sātana pievilšanai cilvēku dzīvēs. Tas ir tāda tā kā, tiešām tā kā tu tādi smagi nopūties, jo tavs gars iekšēji ir ieraudzījis, ka sātans šādi pieviļ cilvēks un visu, ko tu vari izdarīt, tu tā kā tādās sāpēs nopūties bez vārdiem, jo tev tajā brīdī pat trūkst vārdu. Un mēs reizēm to pat neesam piefiksējuši, ka mums tāds ir, bet tas ir tik unikāli, ka tas ir tas svētā gara darbs, kurš aicina uz šādu te lūkšanu. Jā, tieši arī man ir pierakstīts, ka daudz kādu kristieši to nesaprot un nepamana, jo viņi uzskata, ka konkrēti tā kā es kā cilvēks esmu vienīgais, kuru abēdina situāciju, kuru es redzu, ja, vai ar kuru es sastopos. Bet ir interesanti pamanīt, ka tas ir svētais gars, kurš vēlas aizlūgt kopā ar cilvēkiem tā kā pret viņu problēmām. Tā kā nostāties pret šo te sātana pievilšanu. Un tā svētais gars ir vēl viens veids, kā svētais gars caur mums aizlūdz ar šīm te tādām skumjām, dusmām par to, ka velns pieviļ cilvēkus tā, ka tu neko pat nevari pateikt, tikai nopūties
ar savu bezvārdu aizlūgšanu, kas nāk no svētā gara. Un tad arī tāds moments, ka lai gan tā noskumšana garā, jeb aizlūgšana ar bezvārdu nopūtām ir, kā saprotams, bez vārdiem, to tomēr var pamanīt, un bieži cilvēki uz to reaģē ar dzirdamām nopūtām un ārēju rīcību. Tas ir tā kā, bet tas atkal ir novedis tādus līdz kaut kādām reliģiozām doktrīnām, tur, kur ir iesaistīta reliģija, tur daudzi kaut ko tur vaimanā, bļaustās un vēl kaut ko tur, ir tādas parādības, ja tā kā reliģiozā vidē novērots, kad ir izveidojušās kaut kādas tur doktrīnas, tradīcijas un kas ir tā kā aizskarošas gan cilvēkiem, gan neatbilst svētajiem rakstiem. Un tas, ko arī Andrija Omaks šeit saka, ka nav nekā slikti, ja cilvēks reaģē uz svētā gara iekšējo darbību, tā kā tev arī rodās kaut kāda nopūta un tur šīs te aizgrābtība garā vai skumjas vai kaut kāda izpausme vai rīcība vai kā tam līdzīgi. Tas nav nekas slikts. Ja vien cilvēks nejauc savas reakcijas ar svētā gara darbību, jo to aizlūgšanu, šo svētā gara bezvārdu aizlūgšanu nevar izteikt ar vārdiem. Teiksim, ka cilvēks tur nesāk pēkšņi arī tur izdomāt pats savas tur lūgšanas, bet vienkārši ir forši pamanīt, kad svētais gars darbojās ar mums, pat tad, kad varbūt mēs tur vispār nebijām gatavi darboties. Un arī, ko viņš arī piemin, kad tas, kad reliģiozi cilvēki tā kā kopē vai paņem savās doktrīnās vai paņem savās tradīcijās tur visādas šīs te vaimanāšanas nopūtas un vēl kaut ko, ir kā vēl viens apliecinājums tam, ka tas ir kaut kas patiesi, jo tikai patiesas lietas tā kā cilvēki mēģina nokopēt un uz savu reliģiju aizvilkt. Un tā patiesa noskumšana garā, jeb aizlūgšana ar bezvārdu nopūtām ir nenovērtējama, jo tas patiešām ir tāds unikāls svētā gara darbība mūsos, kura varbūt mums liekas, ka tur nav nekāda rezultāta, jo mēs neesam nelūgušies mēlēs, mēs neesam nelūgušies balsī, mēs tur neesam negāvējuši, ne rokas likuši, neko tādu neesam darījuši. Mums vienkārši ieraugot, kā velns ir pievīlis kādus cilvēkus, kā ir, tiešām kaut kāds tādas dievišķas dusmas un dievišķas skumjas vienlaicīgi, un ir šīs tāds, noskumšana garā saucamā. Tas nozīmē, ka svētais gars ar bezvārdu nopūtam caur mums aizlūdz, tātad caur mums darbojās. Gan mūsu pašu dzīvē, iespējams, tas ir gan par citu cilvēku dzīvē. Šis bija tāds ļoti interesants man arī skaidrojums tāds vairāk, jo es par šo biju dzirdējis arī, man liekas, Regīna tieši lasīja lekcijas, kurš atcerās, ja kāds klausījās. Viņa par šiem te lasīja lekcijas, un es biju to pirmoreiz arī dzirdējusi tad, bet ne tik daudz, kā tagad gatavojot šodienai, tad sanāca diezgan daudz palasīt. Un tā kā, Bībele tiešām ir ļoti interesanta. Un mēs esam pabeiguši šodien arī no 18. līdz 26. pantam. Varbūt jūs gribat kaut ko papildināt vai pajautāt vai kaut kā padalīties, kas jums nāk uz sirds. Jā, man norezonē, tas, kad ir tā cerība, ticība, pacietība, tas ir ļoti svarīgs moments arī manā šā brīža dzīves situācijā, arī ar tiem īpašumiem, kas ir kad ir vispār kustība nekāda nenotiek. Un tur notāriem sarunas un vispār traki, un tad tas mazdēls tur šausmīgas lietas strādā, viņu no visiem pulciņiem izmet ārā vienkārši visur dēļ uzvedības. Lūk, un tā es tagad saprotu, jo es arī svētdien pie šiem pantiem sēdēju, es biju 15. nodaļā.
Un tagad mēs tā kā pa brīdim tur arī atgriezāmies, tā kā ļoti uzrunājoši, un šim brīdim man ir ļoti aktuāli. Paldies! Es gribēju padalīties, jā, kad paldies par to, ka gāja runa par cerību, par to, ka šajā laikā man arī tāds brīdis, kad vienkārši, kad ticība bija tā kā nesašķobījusies, bet ka liekas, ka Dievs ir tā kā tālu no manis, bet viņš patiesībā visu laiku ir blakus, un kad cerība un ticība un pacietība, kad lai svētais gars vada, jā, visās lietās. Tā kā paldies par šo visu. Bet mēs arī vēl aizlūksim.